Lai pabeigtu darbstacijas sagatavošanu, mums būs nepieciešams pārlūks un Eclipse. Pārlūkā mēs iesim uz mūsu jau pazīstamo adresi developerandroid.com/sdk, kurā izvēlēsimies šo te sadaļu Setting up an existing ID, tad mēs uzstādīsim papildinājumus pie Eclipses. Un tad izskatīsim vēlreiz, kas šeit ir nepieciešams. Tad tūļus mēs esam jau lejupielādējuši. Beidzamā darbība, kas mums ir nepieciešama, ir uzinstalēt Eclipses pluginu. Lai to izdarītu, varat šeit izlasīt vai arī sekot maniem norādījumiem. Tātad mums būs jānokopē šī te adrese, kurā tiek glabāts Eclipses plugins, un tad jāveic šādi soļi Eclipse. Spiežam pogu Help un Install New Software. Lai uzinstalētu jebkura veida papildinājumus pie Eclipses, mums būs jāpieliek jauna mājaslapa. To mēs arī šeit daram. Iekopējam gan tur šo te pašu adresi un kādu laiku pagaidām. Kad Eclipse ir novilkusi no interneta visu saturu no šīs lapas, tad arī mums būs jāizvēlās visi instrumenti un jāturpina. Turpinam tālāk. Tālāk mums būs jāakceptē licences vienošanās un jāspiež poga instalēt. Instalācija šeit arī aizņems kādu brīdī, tad šo te mēs izlaidīsim, un kad instalācija būs pabeigta, es parādīšu, kas vēl ir palicis. Pēc kāda brīža parādīsies loks, kuram mums ir jāpiekrīt. Tas ir, ka mēs piekrītam instalēt uz mūsu datora instrumentus, kas nav parakstīti ar drošu certifikātu. Šeit mēs turpinām un lai pabeigtu šo instalāciju, mums ir jārestartē Eclipse. Spiežam pogu Jā. Un, kad Eclipse būs vēlreiz pacēlusies, tad mums parādīsies šīs divas pogas, uz kuram uzspiežot tiek palaistas mums jau zināmi Android SDK menedžeris, un ar kuru mēs varam pacelt mūsu virtuālo ierīču menedžeri. Viss, darbstacijas sagatavošana ir beigta, mēs varam ķerties klāt pie projektu veidošanas. Paldies!